saules vien. Kad melnā stunda uzsāks, rudens mīlās un ir pēkšņi piesāk, brīdi klusā rozes zied. Rozes zied, rozes zied, rozes zied. Es nezinu, vai es atklāšos. Šādā reizē visāds dumības sarunā. Es nezinu, vai jūs zināt to, ka es esmu precējies vairākas reizes. Šī nākamā dziesma manai pēdējai sievai, mīļajai un ilgākajai. Sēžu tavā tūlumā, izkrāsotā klusumā, it neviens man nejautā, jo klusumā nav nekā. Nezinu, vai domātu par klusumu, ko sajūtu. Tu tur tālumā, nezinu, vai domātā. Varbūt, ka zvaigzne krīt, varbūt tā lido, kur tīk, neviens man nejautā klusumā. Svaigu šodien sniņā, aizsniks viss svaigas nejautās, gaidu tevi vienam, dienas valdās, nejautās, tu vienātu mani tuvāt, sniega klāju, rokas skāj, tu tur tālumā. Varbūt, ka
Sieviņai nevar, tas, kas ievēc ieta, tā iznāk. Viņš vien jārauj, tad večs tā nav, ko? Aiziet, man liekas, ka mums šitā jāturpina. Prom no pilsētas!
Vienu gabalu. Aiziet. Paldies mums viņa. Ziniet, ir tāda viena lieta, bet es gribu ļoti, lai viņa atgriežās vēl skatos. Es viņai tagad palūkšu noiet no skatos. Jo patiešām viņi daži te mums ir daži tāds skrienoši, un es ļoti gribu, lai vēl vienu dziesmu viņš šovakar uzspēlē. Bet tāpēc es gribēju tomēr tādu reverenci iztaisīt
tomēr ansamblim, kas mans pats pirmais ir bijis, faktiski otrais ansamblis manā mūžā, kad mēs mācījāmies mūzikas vidusskolā. Un ansamblis ar citu sauca Pasažieri. Iespējams, ka jūs nemaz nezināt līgapnieši, tā mēs sevi bijām nosaukuši. Cik nu viņš šis nosaukums izgāja tautās, toreiz nebija tik pierasti nosaukumi, sauc vairāk, tā kā, vienkārši kultūras nam ansamblis. Un, dāmas un kungi, es aicināšu uz skatuves vīrus, kuri kā ozoli izauguši. Tā laika kultūras nam vadītājs, mūsu ansambļu vadītājs, Agris Jansons. Lūdzu! Viņš ir pelnījis šos aplausus. Viņš ir pelnījis par šiem daudziem gadiem. Dāmas un kungi, mēs katrs esam izaudzinājuši ļoti daudz cilvēciņas. Agris ir izaudzinājis vesels 2 dēlus un 1 meitu, un es viņam prasīju, jo nebijām satikušies vispār tiešām daudz gadus, un daudz ko uzzināju šovakar, bet ar tu izaudzināšanu tā, ka bez mazai mūsu paudz. Tagad ir jāpiesaka aptuveni tā, ka arī ne tikai kā personības, kuras saukšu skatos, bet arī kā bērni, kuri viņiem ir piedzīvuši, piemēram, Imants Kalniņš, Daumanta Kalniņa tētis. Tā šeit ir. Ne tikai Daumanta. Kurtirnieks Ziemeļblāzes mūzikas direktors. Imis spēlēs basgitāru. Faktiski katram savu lomu ir iedalīta. Agris spēlēs taustiņu. Agrim ir vispār tāda viena nianses, ka viņš parasti spēlēja tā saucamo savu taustiņu. Es nezinu, Vermondā laikam bija, bet viņam vienmēr apakšā bija nevis kāds tā kā muzikas taustiņu statīvs, bet tribīne. Un uz tās tribīnes viņš vienmēr spēlēja. Tā kā šodien ir kaut kas ne tā kā vajag. Es nākamu aicināšu uz skatos. Slavenais tenors, opera mūzikas cienītājs un dziedātājs operas teātra tenors Guntārs Runģis. Gitāris. Tā laika 4. kursa students Alpēja Kalniņas mūzikas vidusskolā. Viņš arī studēja tajā. Es biju 1. kursiņš. Un cilvēks, kurš ja esat nokļuvis kaut kur dziļi, kā tautā saka, sūdos, tad meklējiet Arni Kulbiņu! Arni, nāk šo! Jūs kārtīgs cilvēks, kurš, manuprāt, cēsu leģenda. Grupa Pasažieri! 1982. gads. Piedod, vammiņa mīļā. Pareizi, vēl viens šals. Es domāju, neskanēs. Un, jo es faktiski, ja es nebūtu šito čali pieteicis, būtu baigās ziepes, jo viņš mani atved uz šeit. Dāmas un kungi, cilvēks, kurš, es teiktu tā, manā dzīvē, tos manos privātajos stāstos ļoti bieži pieminēts vīrs, jo tas bija vīrs, kurš man vispār iepazīstināja ārzemju muziku. Viņš bija Rīgā beidzis angļu skolu, viņš zināja angļu valodu, viņš zināja, kas ir grupa Queen, kas ir Pink Floyd, kas ir tā laika lielākie grandi. Un tas bija cilvēks, pie kura es katru vakaru mājās, gan Limbažos, ciemojos, nozagdams viņa riteni pirms tam, jo tā bija diezgan liels gabaliņš, ko braukt. Un tā es iemācījos, un tā joprojām es mīlu Pink Floyd, un tā joprojām es mīlu muziku. Ainārs Vilcāns! Nu, tad rāsim vaļā. Kas mums sanāks redzēs? Aiziet! Dziesmas labi zināms, un jūs varat forši mums palīdzēt. Aiziet!
Jūs zināt, bija tāds laiks, tas bija 34 gadi atpakaļ. Un šodien mēs uztaisījām pirmo mēģinājumu pēc 34 gadiem. Nākošā dziesma būs par tādu, varbūt visiem mīļu, jauku lietu, kā atkal satikšanās. Šī dziesma daļēji arī ir tāda šī vakara tēma par mūsu satikšanos. Tas vēl nebūs viss, jo, ziniet, kad atbrauc tiešām operas mākslinieks, mums būtu neāri tikai viņam teikt, ka tu esi tikai ģitārists. Ir kā arī Grīmķos teicis, Kontrās Ruņģis. Bet šajā lietā es gribu piebilst uz tevi. Nērti ir gulēt pie griestiem, tāpēc, ka deķis krīt zemē. Savādāk nekā.
līgatne. Tagad kāja tāpat. Nē, bija un lejas līgatne. Tāds sadalīja, ja? Kas tur notika vispār? Kāds problēma bija? Nekāds. Nu, nākamā dziesma, varētu teikt, pasaulē viss atskaņotākā dziesma. Meitene, kad sarakstīja šo dziesmu, viņai bija tikai 16 gadi. Pateicoties šai vienai dziesmai, Pols Makartnijs uzrakstīja savu dziesmu Yesterday. Kādi ir varianti? Kas tā ir pa dziesmu? Pasaulē viss atskaņotākā dziesma. Uz to mums atkal jāiedzer investīcija. Labi, nemocīšu. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame